Jā, labdien, labi jau daudz nevajag. Cienītā priekšsēdētāja, cienījamie 3 ministri, nu jau. 4 jau taisni. Kur ir tur rodas? Patiesībā sākšu nedaudz ar statistiku, un arī ar pozitīvo ziņu, ka ir ļoti labi, kad ir vispār ieviests šāds te ziņojums. No 2016. gada viņš ir, starp citu nav noteikts likumos, bet toreiz Saeima vienojās, un tas bija Saeimas lēmums, kas ir diezgan unikāli, bet šī tradīcija turpinās, un viņa ir laba. Kas gan varbūt ir mazliet netik labs, tā ir progresija, kādā ir augusi šis ziņojuma apjoms. 2016. gads 35 lapus. Pēc tam gāja uz augšu, Kariņkungs sasniedz kaut kādas 120. Šobrīd Siliņas kundze ir sasniegusi 219 plus 81 lapus pielikumu. Tad jautājums, vai problēmas ir augušas, vai valsts ir kļuvusi lielāka, vai visticamāk birokrātija ir kļuvusi lielāka. Otrā labā ziņa, jo es sākumā analizēju visu šīs 219 ar mākslīgā intelekta palīdzību, bet tas ārkārtīgi sarežģīti un lieli, bet pēc tam atduroties pie 4x4, es saprotu, ka patiesībā jāsaka paldies premjerei par tik komplicētu materiālu, un mums tātad uz galda ir 16 apņemšanās, 16 lietas, ko darīt. Un viņš izanalizēja tā, ka 6 ir izpildīti, 3 pilnīgi neizpildīti, un pārējos 7 nosauc par cerīgiem. Lai gan tālāk jau bija mans darbs mazliet apskatīties, ko tad zem tā viss apakšā ir. Un pie izpildītājiem atdūros pie tā nenoliedzot, ka aizsardzībai finansējums ir audzis, zemās īres mājokļiem finansējums ir, un krājums sabiedrības arī šobrīd var reģistrēt. Zaļais koridors militārai ražošanai. Meklēt, cik gribi, neatradīsiet nevienu piemēru, ka šis zaļais koridors darbotos. Man liekas, onkoloģijas slimnīca būtu laimīga. Tur arī ir zaļais koridors, bet rindas šeit, rindu nav. Tātad uz šo brīdi nav identificēts neviens, kas tur iesaistītos. Milzīgs pieaugums investīciju piesaistēji. Vairāk kā 50%. Tai pašā laikā iepriekšējā gadā bija 45, tagad 31. Kad paskatās dziļāk, tad visu pieaugumu veido divas investīcijas, kas ir no Lietuvas, un abas ir nevis ražošanai, bet infrastruktūrai. Viņas neatšifrējas, nevar atrast, bet visticamāk vienas ir tās zilās elektrības lādes pielādējamās stacijas no Ignitis, otrs, nezinu, Valēņkungs varbūt, ja runās, pateiks. To, kas nav izpildīts, tas nav izpildīts, bet no cerīgajiem 500 patversmes. Nu, labi, tās ir šobrīd ambīcijas, gaidām. Demogrāfija, vai drusciņi palielināt pabalstus, mēs esam dabūjuši uzrāvienu, droši vien, ka nē. Skolas programma skolai pārcelt, publiskās iepirkuma likums, tas šobrīd ir Saeimā. Mākslīgā intelekta centrs, mēs tikko kā komisijā sadūramies pusgads, viņš ir izdarīts apaļa nulle, nav nekā nomainīt vadītāji. Tātad tās ir rezerves, kas būtu jādara. Un tad nonākam līdz šai birokrātijai, un tā ir kā ir. Man šķiet, ka birokrātija šobrīd ir pieķērušies tikai procesam, un pirmās kaut kādas ir, var sakot, tas ir pilnīgi bezcerīgs. Tātad šis jaudīgais motors, ko sauc 4x4, patiesībā laikam tomēr jāatzīst ir dekorācija, jo, ja paņem no visiem 16, tad, protams, ka ir daži izpildītie, bet visu 16, no 16 iespējamām ieskaitītas varbūt ir kādas 6, 7, tāpēc nav. Vissliktākais ir, ka
palikušajā periodā, protams, visticamāk, ka nekāda liela progresa nebūs. Sekosim līdzi un mēģināsim izdarīt, lai vienmēr šīs debatas būtu koncentrētas un lai valdības rīcības plāns, man šķiet, tas ir parlamenta uzdevums, nebūtu uz 219 lapusēm. Kam tas ir vajadzīgs? Paldies! Vārds